Nu, tā. Ok. Es skatos, kad pūkstens 8, 6, 8, nav 6. Varbūt mēs varam sākt. Pastīšos vispār kopā. Jūs mums esiet. Un kā tas izskatās. Ok. Skatos Lauris Lauskas arī mums ir. Te ir arī pazīstams ceļš. Okay. Jā. Labi. Es domāju, ka mēs varam sākt. Paralēli man iet arī TikToks te. Paralēli ar TikToks, tā kā es no sākuma palasīšu jautājumus, ja jums kādi jautājumi būs, palasīšu tos, kas ir šeit. Zoomā, un tad centīšos uzmest aci arī TikTokā. Tālāk. Tad vispār es pēc ēpastiem skatījos, ka ir daļa, kas ir pirmo reizi Zoomā. Un droši vien, ka būs jāsaka to, ka es iepazīstināšu vispār ar sevi, kas tāda esmu, ko es daru, cik ilgi es to daru, un kā man sokās ar to visu, tā teikt. Un kādēļ es esmu šeit. Nu tā. Esmu galvenā gangsteri, bet īstajā vārdā es esmu Leone. Visu mūžu esmu dzīvojis Latvijā. Šad tad, protams, ir pabraukāts un viss kaut kas paskatīts, bet tā saistība ar nekustamo īpašumu laikam, ka man ir jau pirms gadiem 10 bija sākusies, jo es pēc vidusskolas domāju, ko tad sāku mācīties, pamācījos gadu stradiņos, pēc tam gadu juristos, un beidzu ar to, kad pabeidzu apsaimniekošanu RTU. Tā kā viss tā it kā sāc ar vienu, bet tu beigās ir kurā gadījumā ātrāk vai vēlāk savā dzīvē nonāc līdz tam, ka tev ir pa sirdi un pa aicinājumu. Un kā līdz īpašumiem vispār nonāc, tas bija tā, kad gāja dekrētā pirmo bērnu un sapratu, ka ar to naudu, kas ir tā, teiksim, kas ir alga un viss pārējais, tas būs dzīvē pa īsu un negribas gluži strādāt visu mūžu no 9 līdz 5. Sākām skatīties kaut kādus variantus, un budžets ir tik, cik viņš ir. Mums toreiz laikam bija kaut 10,000 eiro. Un bija jāsaprot, ko tad mēs varam izdarīt ar viņu vispār. Un tad tad mēs sākām reāli meklēt kaut kādus variantus, ko mēs par šo naudu varam izdarīt ar to domu, kad mēs viņu nopērkam, izīrējam un tad tādā veidā gūtot kaut kādus ienākumus. Skatījāmies dažādas variantus Latvijā, kurš šķērs izsoļlaps bija izskatīts un vispārējais, bet tad sapratām, ka tomēr tā Latvija ir diezgan sālīts pasākums priekš mums bija, jo ar 10,000 tu varēji nopirkt, bet tu īsti nevarēji viņu sagatavot, tā teikt, izremontēt labā stāvoklī un iekārtot, lai varētu, lai būtu gatavs. Tad joka pēc sākām skatīties, ko vispār piedāvā Lietuva un Igaunija, bet Lietuva diezgan ātri atmetām, jo mūsu tā dzīves pieredze bija tā, ka mūsu brāļi, kaimiņi, leiši vienmēr cenšies mums ir atmānīt. Un tad beigās palikām pie Igaunijas, sameklējām vietējo lapu, kur tad var atrast kaut ko tirgo, bet gribējās atrast tās lapas, nevis ko piedāvā citu valstu, bet tieši tās lapas, tā kā mums ir ss.lv, tā Igauniem, kur paši vietēji iepērkās. Un tad mēs viņu atradām un sākām pētīt, un tad ieraudzījām, ka ir šī cenu starpība. Protams, Tallinā mēs nenopirksim dzīvokli par 1000, bet ir pilsētas un reģioni, kur tā cena būtiski atšķirās. No sākuma neticējām, vairākas reizes pārbaudījām, ko darīs, davai, brauksim uz vietas, pārbaudīsim, vai realitātē vispār tas tā darbojās, vai ir šie īpašumi tur. Un tā arī mēs aizbraucam, apskatījām vairākus dzīvokļus. Ko darīs? Nopirksim. Pēc būtības tā doma bija tā, ko mēs varam zaudēt. Varbūt nedaudz naudu iekš tā, ka mēs nopērkam,
pamēģinām kaut kādus pāris mēnešus izīriet, ja nav tie skaitļi, kas mums rādās, mēs viņu pārdodam, un tur zaudēsim 1000 vai cik. Bet vienalga bija tāds neliels stress. Nopirkām vienu, jau gatavu rīdnieku, sapratām, ka viss strādā. Nopirkām vēl vienu, ko mēs tā kā bija izdomājuši, ka lētāk būs pašiem remontēt, paši remontējām un izīrējām. Tas arī mums nostrādāja. Trešais jau bija āķis lūpā un meklējām un realitātē pirkām izsolē. Un izsolē jau vēl pavisam cita cena. Vienīgā tā problēma bija tā, ka tur bija formalitātes, kā pirkt. Viņa bija elektroniski, bet tā piedēkšanās bija diezgan sarežģīta. Bet jau viņi ir atrisinājuši to jautājumu un ļoti vienkārši var to visu izdarīt. Un tā mēs bijām nonākuši, tā teiksim, 5+ dzīvokļi, kas nesa pietiekami daudz ienākums, lai es varētu arī neatgriezties darbā. Un tā tas viss aizsākās, tā teikt. Es biju sakrājusi ikmēneša ienākums tādā apmērā, cik man bija alga reāli, un es sapratu, ka es varu darīt kaut ko citu paralēli, tā for fun, un dzīvot mierīgi un bez stresa un bez tiem, ak, Dievs, atkal pirmdien ir. Bez tām sērijām. Lūk, un reāli tagad, pēc pagājuši 7 gadi, es biju arī mentoringā pie Gustavu Gotauts, un tur man to domāšanu visu sagriez otrādāk, ar to domu, ka līdz šim es to darīju tikai sev, bet pēdējā gada laikā es to darīju priekš citiem. Tas ir, es piedāvāju filmu servisu, es palīdzu atrast īpašumu, izvēlēties tā, lai pēc skaitļiem viņš ir ļoti ok, tāds pieņemams, kurš normālu laika posmā atmaksājās. Pēc tam es norganizēju visu remontdarbus, man ir meistari, ar kuriem es strādāju, un viņi brauc uz objektiem, visu izdara, es norganizēju visus materiālus, puiši, tur viss iekārtošana, viss pārējais, un reāli sadot gatavu dzīvokļu māklerim, kurš viņu izīrē, un tad vienkārši cilvēks sanāk tā, ka viņš ir apmaksājis rēķinus par materiāliem, par darbu un vispārējo, un viņš sāk saņemt naudu. Protams, tas nav nedēļas jautājums, tas visu aizņem vidēji mēnesi, remonts arī, jārēķinās kaut kāds mēnesis ir. Un tad jau strādā mākers, kurš atrod īrniekus un visu realizē. Tas ir viens tāds, tā kā pilnais servis, ko es piedāvāju. Tad ir vienkārši, kad cilvēki ir tā, ka, piemēram, vīrs ir meistars vai kaimiņš vai brālis vai vēl kaut kas, tad citreiz ir cilvēks, man vienkārši, hei, man vajadzētu atrast, bet tālāk mēs paši. Ok, nav problēma. Es aizsūtu visu informāciju, mēs izrunājam, kāds notiek, es izstāstu, mēs kopā izējam piedāvājumam, izvēlamies, palīdz visu nopirkt, un tad tālāk pats cilvēks darbojas. Protams, ja ir vajadzīga palīdzība, es neatsaku. Un trešais ir, es vienkārši iedodu informāciju, un ir cilvēki, kas vēlās to pašu iziet, pašu ceļu, pašu spēkiem, tā arī ir opcija, kā tā. Jā, tas nedaudz par mani, ja ir kādi jautājumi pēc būtības, tad jūs droši rakstiet čatā. Es ik pa laikam uzmetīšu aci, paskatīšos, kas tur ir sabirs un kā, un tad tā kā atbildēšu uz tiem. Pēc būtības, kā šodien darbosimies, ir tā, mēs iesim cauri šīm te investīciju stratēģijām. Šīs būs tikai, cik man sanāk, 1, 2, 3, tā teikt 5, bet ir ļoti daudz. Ir tiešām ļoti daudz īpašumu stratēģijas, kā ar nelielākām summām vai ar lielākām summām un īpašumiem, kas ir pilsētās un lielpilsētās un arī lauku reģionos. Katram var atrast kaut kādu savu stratēģiju, kā viņu attīstīt un no viņa gūt naudu. Tā kā šīs ir tikai dažas no tām, kas vispār ir iespējams. Tad noteikti apstīsimies long term arbitrāžu, jeb īre. Es pēc tam izskaidrošu pie katra punkta, kas tāds ir. Tad ir Airbnb arbitrāžu. Tas ir īre un ilgtermiņa īre un īstermiņa īre. Tad būs īpašums daļās un pēc tam būs īpašumi ārvalstīs. Tālu. Tā kā varbūt jums ir vēl kaut kādas super vēlmes un super jautājumi, jūs droši rakstiet.
un atbildēšu. Tā, varbūt, lai būtu interesantāk un teiksim tā, kaut kāda diskusija veidotos, nevis tikai monologs, varbūt es varu palūgt kādu, kurš ir drosmīgais un ir gatavs pieslēgties ar skaņu un bildi šim zūmam, un es varētu padiskutēt, parunāt, tā teikt, cilvēks pret cilvēku. Kurš būs tas drosmīgais? Noņemiet sev mikrofoniņu un es... Es domāju, ka es varu vēl turpināt. Klausies, mēs tā kā uz ielas satikāmies, ne? Jā, tieši tā, tāpēc es domāju, mēs jau varam vienkārši turpināt diskusiju uz ielas. Jā, es varu palūgt. Kādi jautājumi šodien? Es īstenībā, es aizmirsu vienu lietu izdarīt. Es nedaudz atslēgšu kameru, jo es neizslēdzu savam telefonam ienākošos zvanus, lai nav tā, ka mums kaut kādā brīdī pārtrauc, ja? Tā kā es acu mirkli. Tā. Tūlītās. Ok. Paņemsim daudz. Jo es neizslēdzu un es baidos, ka man kāds var zvanīt un tad mums te būs šmuts mēģinās. Labāk, pirms tā labākās daļas viss sagatavot. Tā. Un tas viss notiek. Ok. Tā kā mēs varam turpināt. Tā es pastīšos. Nu jā, varbūt sāksim ar to long term, kas ir pēc būtības tāds, es nevaru teikt, ka pats lētākais, bet viens no lētākajiem variantiem, kā sākt pelnīt ar to. Long term arbitrāžu, to varētu tā vienkāršot latviski teikt, tas ir, mēs paņemam, atrodam dzīvokli īrē, teiksim, piemēram, par piemēru Rīgā, kas ir varbūt ne tik uzfrišināts, nav tik kaut kas viņam trūks, lai viņu tā kā izvēlētos. Mēs viņu paņemam, čut piečubinam un laižam uz ilgtermiņu īri tālāk. Un paņemam sev to starpību, ko mēs tā kā pēc būtības esam uzlabojuši. Es nedaudz piemeklēju arī variantus, kurus, kā piemēru, teiksim, lai varētu. Es ielikšu čatā linku. Šis ir dzīvoklis, kurus piemeklēju. Es to pati esmu darījusi, bet es neesmu aizrausies, tāpēc, kad es aizgāju uz mentoringu un man samainīja, sagrozīja visu galvu, ka nav ko tur ņemties un ir cita veida pakalpojumi, man ir jāsniedz tālāk. Bet tā ir strādājoša schēma. Tad, lūk, es izvēlējos dzīvokli. Šis ir Ziepnieku kalnā dzīvoklis ar tādu nevisai izcilu remontu. Es teiktu, diezgan pasens un kaut kādi 2000 varētu būt. Viņam īres cena ir 120 eiro mēnesī. Un pretī liksim viņam šo, kas ir tieši tā pati iela ar kamīnu, jā, ar kamīnu. Kamīnu un elektriskie sildītāji. Ir tā. Tu ieliki divreiz to pašu. Es te ieliku divreiz vienā. Tūlītās, sorry. Tūlītās. Kur man te bija viņš? Šā. Tas gan bija moķīgi. Jā, šis būs. Šis būs tas. Šis ir otrs. Lūk. Es izstāstīšu to būtību, kā vispār tas notiek un uz ko skatīties un ko neskatīties. Bet tas ir tā virspusē, teiksim, tad, kad to realitātē dara, tad ir ļoti daudz mazas nianses, kam pievērst uzmanību, bet tā ieskatam, lai saprastu, to noteikti var ņemt vērā. Tad, lūk, mēs meklējam kaut kādu, paņemam vienalga, kuru rajonu. Es parasti ņemu, skatos pēdējās 2 dienas, visi dzīvokļi ir visā Rīgā, un aiziet, uzliekam, nosortējam no lētākā uz dārgāko un skatāmies to lētāko variantu. Un arī tā, lūk, kur ir lētākais variants, 120 eiro mēnesī, tur ir
tā kā minēts, ka no aprīļa līdz oktobrim 170 tikai nav saprotams, kādēļ. Es jau saprastu, Jūrmalā tā varētu būt, bet nu ne jau Zietniekalnā. Un, nu, skatoties bildes, jā, nu, nedaudz palietos, tā vānu sistēma tāda nedaudz bēdīga. Virtuves pēc būtības gandrīz vispār nav. Ir viena šī izlieta, nu viens tas, kur ir apakšā milzīga veismas mašīna. Tur ir potenciāls, ka var, ir tīpaši mūsdienās ar IKEA, super lēti visu kaut ko uztaisīt. Un tad ir pretī tas otrs dzīvoklīts, kurš ir 3 reizes dārgāk. Jā, viņam ir 2 istabas, bet, ja mēs sadalām šo te cenu uz pusēm, tad mums sanāk tie 270 eiro mēnesī. Un kur ir tā lieta, ko es uzreiz skatos, tas ir, ja paskatās piedāvājumā, ko vispār piedāvā vēl par dārgāku cenu, nu, teiksim, vienas par dzīvoklis, vienības gatvē vai ļoti tuvu šai, nav neviena tāda piedāvājuma. Pilnīgi neviena. Un līdz ar to tā ir kategorija, kas uzreiz parādās, ka viņi ir ļoti pieprasīti šī reģionā, bet viņi nav piedāvājumi. 2 stabnieku ir daudz, bet 1 stabnieku nav. Līdz ar to cenu noteikti var variēt un spiest, nu, teiksim tā, pietuvināt 2 stabu dzīvoklim. Bet, nu, ar tādu robežiņu. Un skatoties konkrēti šo dzīvokli, kuru var remontēt, kā ja mēs iztērēsim kaut kādi, nu, 2000, ja mēs tā smuki gribam kaut kādas sienas tur pārlīmējam, tāpēc nopērkam to virtuvi, tad no viņa mēs noteikti varam prasīt kaut kādi 260 eiro, 300 eiro. Tas nozīmē, ka mēs ņemam 260 eiro īres maksu, atskaitām 120 eiro, kas mums ir jāsamaksā īpašniekam, mēs reāli nopelnam no šī dzīvokļa 140 eiro. Ok, tūlīt teiks, ka jāmaksā nodoklis vispārējais. Protams, ir iespējams maksāt nodokli, ir iespējams šo dzīvokli, tā teikt, ik pa laikam uzlabot, un tādā veidā izvairoties no šī te, nu nevis izvairoties, bet legalizējot to posmu, kur nav jāmaksā nodoklis. Un līdz ar to tas sanāk nepilni, nu, gads ar nelielu astīti, atkarībā, protams, pa kādu īres maksu mēs runājam. Mēs jau pirmkārt būsim atpelnījuši visu, ko mēs esam ielikuši. Tālāk mēs turpinam pelnīt. Uzreiz, ko es varu teikt, teiksim, kā es to darīju, es zvanīju dzīvoklim, es saku, es ņemu, bet ar noteikumu, ka es drīkst izīrēt tālāk, bet plus vēl tam, ka es ņemšu, es ņemu uz kaut kādu 5 gadi, nu 5 līdz 10 gadi, es viņu izremontēšu. Un tas uzreiz saimniekam tās, viņš viņu izremontēs, un man pēc tam būs, nu, labāks dzīvoklis un tā, un ja tu vēl piemet bonus, ka tu var samaksāt, teiksim, pusgadu uz priekšu, nu, ja nauda ļauj, tad tas ir vēl lielāks stimuls, ka viņš noteikti tev atdos, un viņam neinteresēs, vai tu viņu izīrēs tālāk, un vai tu pats tomēr to maksās, jo viņam ir, nu, tā sajūta tam izīrētājiem vienmēr ir tā, ja nu viņš man nesamaksā vai vēl kaut ko, nu, tāds viss nianses, tādā veidā jūs tā kā, pirmkārt cēlāt viņu dzīvokļu vērtību, un otrkārt jūs viņam samaksājat avansā vēl ētos mēnešus priekš, kas viņam, nu, viņu ļoti spēcīgi stimulē. Un tādā veidā jūs pirmkārt gadu, nu, teiksim tā, gada laikā jūs esat atpelnījis savus tos, nu, pieņemsim 2000, kas ir iztērēt, un pārējais laiks jūs reāli tikai pelnījat. Tāpēc šis ir viens no tiem veidiem, kā ir ar nelielām summām var operēt, vai nopelnīt kaut kādu lielāku summu, bet, protams, ir kaut kāds risks. Tāpēc ļoti, ļoti, ļoti svarīgi noslēgt tiešām pārdomātu īres līgumu ar šo te īpašnieku, un arī kārtīgi īres līgumu ar šo te apakšīrnieku, kas īrē no jums, lai nav tādas situācijas, kad īpašnieks nav maksājis kredītu, un jums vienkārši vienā dienā viņu atņem. Tāpēc ir šī posmā tas ir varbūt tas vājais punkts, pie kura vajag ļoti spēcīgi piestrādāt, un tad viņš noteikti var izdoties. Un tā kā, ja ir kaut kādi jautājumi par šo tēmu, jūs noteikti sakiet. Ja? Un kā tev, Alis, kādas domas? Es visu pierakstu, man būs... Es zinu, ka mēs redzēsim pēc tam
šo visu atkārtojumā, bet ļoti labi, viss ļoti labi ir. Jā, varbūt tu īstenībā vari padalīties, kur tu strādā un ko tu gatavo, tā teikt. Mums uz ielas nesanāca ilgi parunāt. Jā, Valdi mani noķēra ņemot rīta kafiju, braucot uz darbu. Nē, viss ir ļoti vienkārši. Mūsu vieno tēma tev gan 7 gadus atpakaļ, un man tagad, ka tas, kā mēs dzīvojam, tagad nekam nedara. Jā. Bet tam visam klāt ir arī fantastiski vispasaulīgi draugi. Šajā gadījumā cilvēks, kas uz mērķi gāja, lai Emirātos kļūtu par kapteini, un viņš to arī ir izdarījis, bet viņš ir cilvēks, kas daudz domā un prokrastinā un teica, Alis, es došu naudu, tu mauc. Nu tā vispār, kur tad es izēju ārā pa ielu, un man Lelts pienāk klāt klausies, par kādu naudu var nopirkt dzīvokli, lai viņi varētu, man tāds, tehniski ir šitā, viņi saka, zini, ir vēl labāk, es tā, labi, stāsti man vēl labāk. Tā visi universum vienmēr visu iedod. Tālāk, tāpēc, jā, es pastīšos uz acu mirku, ko man te vēl tiktu kā tā. Varbūt ir vēl kāds jautājums. Valdi, man jautājums. Droši. Latvijā šis, es nezinu, kā ir latvijas termins, tas sablets ir Latvijā atļauts vispār ar likumu? Jā, bet viņi formē viņu tagad tā, ka tas skaitās, likumā bija interesanti nodefinēts. Pēc būtības viņš ir jāreģistrē. Un jānomaksā ir šī te obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Okay. Bet tie ir tur uz gadu atkarībā no tā, ko tu dari. Tur burtiski kaut kādi 50 eiro mēnesī, ja nemaldos ir. Jo viņi skatās ļoti individuāli, kāds tev ir vecums, ko tu dari, kas ir tā cenu kategorija, ar kuru tu strādā. Tur ir vairāk faktori. Bet to visu nosaka apdrošinātāji. Ok, un šajā gadījumā tas formāts no tavas puses, kā juridiskā persona, jā, tu slēdz līgumu? Es to daru no juridiskās personas puses. Bet to var darīt arī kā privāta persona vai tiesiskās darbības veicējs. Tas viss ir tur ļoti, ļoti individuāli. Tur ir, pēc būtības tā ir lielākā māksla saprast, kurš ir izdevīgāk un kurā gadījumā var kaut kādas izdevumus iekļaut, lai samazinātu to daļu, no kuras ir jāmaksā nodoklis. Tāpēc tur līdzi ir jāpaskaita. Pirms mēs darām, mēs saskaitām īsti, ko tam mums vajag, un tad mēs izvēlamies to īsto formu un darbojamies tālāk. Un tā. Un vēl tāds jautājums šajā kontekstā, nav pieredze vai negatīva pieredze, droši vien šajā gadījumā īpašnieki nelec nost kaut kādā brīdī, tu viņu izremontē? Nē, viņi lec nost, viņi nelec. Viņi ir tādi, kas no sākuma pasaka nē, bet tad sarunas laikā tu saproti, ka viņš vēl tomēr tā kā domā, un tas nav galīgais nē. Ir, kuram pilnīgi tas netraucē. Jo viņam galvenais ļoti liela motivācija šiem īpašniekiem ir tā, ka ja tu vēl samaksā kaut kādu pusgadu uz priekšu, viņi vispār ir pārlaimīgi, jo viņiem ir pēkšņi ienākus lielāka summa, un viņi, tā kā tāds aprēbušas mušas uzreiz dod vaļā. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi ir arī, teiksim, pērkot dzīvoklis, ka tu cilvēkam rādi kaut, it īpaši vēl taustāmā veidā, ka cilvēkam parāda, ka tev ir nauda, vai tu man dod par tādu ciparu tagad, vai mēs šķiramies. Un mums ir nauda. Jā. Un kaut kas notiek cilvēkam tajā prātā, viņam saslēdzās, un viņš ierauga to naudu. Un viņam uzreiz šaubi ir par to, ka, es tagad atteikšos, un tas man tur kāds cits mazāku cenu, vai man būs atkal nenormāli ilgi jātirgo, vai jāmeklē īrnieks. Tas viss tāda baigā kombinācija tāda. Cash is the king, protams. Jā, tieši tā. Tāpēc... te prasīja Rikta, kur atrod tāds dzīvoklis. Tāds dzīvoklis var atrast SSA. Noteikti SSA. Protams, var ļoti super jaudīgs ierocis ir, ja jums strādā. Nav pārvaldē kāds cilvēks, kurš var pačukstēt, kuri dzīvokļi ir tukši. Jo mums katrā pilsētā ir vairākas mājas, kuros stāv tukši dzīvokļi gadiem, reāli gadiem.
Un to ļoti labi redz nama pārvaldnieki. Pirmkārt, tur netiek tērēts ūdens, vai tur netiek nodoti, vai tur netiek maksāti komunālie maksājumi. Tur pēc būtības caur zemes grāmatu ir iespējams atrast īpašnieku, jo ļoti daudz ir, teiksim, aizbraukšu uz ārvalstīm, un viņi vienkārši nelieto to dzīvokli. Un tieši šie momenti, kad ir kaut kāds pazīstams nama pārvaldniekā, apsaimniekotājiem, vai biedrības priekšsēdētājs vai vēl kaut kas. Viņš tev var pateikt, hei, tur ir tāds tukšs dzīvoklis, un cilvēks, kurš nekad nav domājis pārdot, bet, it kā varbūt ir domājis, bet nekad nav nonācis līdz tam, ja tu viņam vienu dienu piezvan un pasaka, klausies, izīrē man, vai pārdod. Ja tev nav par ko nopirkt, tad tu pasaki, tev izīrē man un es tev maksāju. Viņš piekritīs, jo viņam visu laiku tā nasta ir bijusi tie komunālie maksājumi, un viņš būs priecīgs, ka viņam no zila gaisa nokritus naudu. Tā, vai nav tā, ka īpašnieks pats izdomā, ka var izremontot un izīrēt dārgāk, ja tas ir tik vienkārši. Pēc būtības, protams, to var izdarīt, bet vairums gadījumos to nedara tādēļ, ka viņiem nav šīs naudas. Jo, lai izremontētu dzīvokli, tev ir vajadzīga lielāka nauda, kas ir uzreiz tev jānopērk materiālu, uzreiz tev ir jāsamaksā meistaram. Un es zinu, pati esmu īrējis Rīgā dzīvokli, viņš nebija remontēts 20 gadus. Un tā, ka mēs teicām, klausies, vajadzētu tā pārlīmēt tāpēc, kad kaut kur lobījās nost, vēl kaut ko, viņam neinteresē, jo mēs īri tāpat maksājām. Un viņam nebija kauns, ka tur tajā dzīvoklī vai tā tapeti ir nosmērēta jau melna, vai vēl kaut kur lobījās nost. Tas nav viņa interesēs. Ja viņš to gribētu darīt, viņš jau būtu to izdarījis. Tāpēc viņiem nav tāds baigas stimuls. Varēs ierakstu noskatīties vēlreiz. Jā, ieraksts tiek ierakstīts un viņš pēc tam būs pieejams. Jums nosūtīs uz e-pasta linku. Tas visticamāk būs nākamā nedēļā. Un tā. Tā, ok, tad te jautājumu nav. Ja tur arī nav, tad mēs varbūt varam doties uz nākamo, kas ir Airbnb arbitrāža. Šī variantā arī mēs nepērkam īpašumu. Šī variantā mēs tikai īrējam. Mēs atrodam arī, teiksim, tajā pašā ss.lv. Mēs atrodam kaut kādu smuku dzīvokli un pielāgojam viņu, es neteikšu pielāgojam, bet mēs vairāk viņu uzfrišinam, padaram skaistu, tā teikt. Un viņu ievietojam Bookingā vai Airbnb platformā vai vēl kaut kādā citā, kas ir. Tā doma ir tāda, ka tas strādā, bet tas strādā, es teikšu, lielākās pilsētās. Rīgā tas arī ir, kas tur nodarbojās un pelna labu naudu. Jo lielāka pilsēta, vai arī jo lielāks šis turistu pieplūdums, jo labāk ir iespējams realizēt šo stratēģiju. Jo saliekot izmaksas, jebkurā gadījumā īrējam par, 100 eiro, bet nakts mums maksā 50 eiro. Mēs iztērējām tur godas 3000 vai 4, lai tur viņu izpušķot, tā nevis izpušķot, bet iekārtot tādu estētiski skaistu, tur kaut kādu labāku gultasveļu un tā tālāk. Protams, būs kaut kāda cleaning fee, apkopēji jāmaksā, bet kopā saliekot tās visas izmaksas, kurā gadījumā mēs vairāk nopelnam nekā laižot uz šo ilgtermiņu īri. Vienīgā starpība ir tā, ka šī variācijā jums ir jāstrādā ar cilvēkiem. Kāds iebrauc pusnaktī, un ja jums vēl nav automātiskā atslēga, un jums ir jānodod fiziskas atslēgas, tad sākās tur tā lielā šmuca, ka jūs esat tā kā pa pusē piesiets, jums pa pusē tas ir darbs. Protams, to var ļoti automatizēt ar visām gudrajām atslēgām, ar kaut kādām attālinātajām vadības pultīm un tā tālāk, to visu var izdarīt, bet, jebkurā gadījumā tas savā veidā ir kaut kāds darbs, jo tev ir jānočeko, vai apkopēji ir bijis laicīgi, vai viņi ir kārtīgi iztīrījusi. Jo tiklīdz būs kaut kāda atsauksme nevisai patīkam par tīrību vai ko tam līdzīgi, tad uzreiz tur var sākties problēmas par to, ka reitings krītās, pieprasījums krītās, un tad jau tas aiziet tāda sniega bumba tajā visā. Tas
tas svarīgākais šajā punktā tā ir vieta, vai tas ir kaut kāds turisma objekts punkts, vai tā ir kaut kāda ļoti pieprasīta pilsēta, ja tur blakus ir biznesa šīs te ēkas, kur regulāri brauc cilvēki, kas nodarbojas ar kaut kādām, teiksim tā, ir regulāri atbraucēji, kas dodas komandējumos, un līdz ar to, ir kaut kāds trafiks, tā teikt, visu laiku kustība kaut kāda notiekās. Noteikti ir, viņam jābūt ar kaut kādu savu odziņu, jo šī gadījumā pirmais, ko cilvēks izvēlās, ja, teiksim, bija tas long term, tur cilvēks skatās, lai viņam ikdienā būtu ērti ar transportu, vai ir savu vietu, kur mašīna nolikt, vai savukārt netālu ir sabiedriskais transports, lai viņš tiktu uz darbu. Tad šī gadījumā cilvēks skatās pirmkārt ar acīm, kāds vispār ir dzīvoklis, tāpēc ir ļoti visādas fancy, visādas lietiņas ir feini salikt, kas rada to mājīgumu un tādu, kā es parasti smējos, Airbnb ir jābūt tādam, lai meitenes piekdienas vakarā noīrētu šo te vietu, lai vienkārši taisītu bildes viņam. Viņam pēc būtības ir tā jāizskatās. Tas dizains un tā sava odziņa, vai tā odziņa ir tā vieta, vai tā odziņa ir tiešām kaut kāda tā feature, kādēļ uz turieni braukt. Un tā lielākā nauda, teiksim, mēs varam paņemt diezgan jaunu, ar skaistu remontu īpašumu, bet mums vienalga būs diezgan liela tā nauda jāiegūt, lai tieši radītu šo te mājīgumu, sajūt kaut kādu kiču, dēļ kā tad tas cilvēks brauks uz turieni un bildēsies. Jo tā pirmā emocija, kādēļ cilvēks izvēlās, tā ir tieši viņš ar acīm viņu nopērk. Bet, protams, ir jāpievērš arī tam uzmanību, ka nevar būt tā, ka cilvēkam bildēs nenormāli patika, viņš jau ir iedomājis, es tagad tūlīt atbraukšu, apsēdīšos tur pie tā kamīna vai tajā džakūzī, un viņš atbrauc, džakūzī šodien nestrādā, kabīnu mēs nededzinām, jo tāpēc, ka tur dūme būs tur tādi un šitādi, vai arī tu atnāc un bildes bija tik skaists, bet viņš ir nolietots tā, ka vienkārši. Un tad ir vistrakākais manā skatījumā. Bet jā, teiksim, par piemēru par šo, es varu noteikti minēt, ka man ir cilvēks, kas ir, mēs jau esam vienojušies, viņš nāk ar naudu, teiksim tā, viņš pērk pakalpojumu. Viņš pērk pilnu servisu pakalpojumu no manīm. Mēs esam izrunājuši, kādu veidu Airbnb viņš veidos. Un es jau, tādu aptuvenu tām es viņam uztaisīju. Mēs kā vienojāmies, kā viņš piekrīt, kad cipari viņam, teiksim, apmierina, kas galā būs tā peļņa un cik ir jāiegulda. Un nākamā gadā, janvārī, februārī mēs viņu realizēsim. Tepat Rīgā, ja viss strādās tā kā ir paredzēts, tad noteikti mēs viņu taisīsim vēl arī citās valstīs. Tā kā to es noteikti parādīšu, bet tā doma tiem skaitļiem, lai vispār saprastu, uz šo konkrēto objektu ir paredzēts, kad mēs meklēsim īres dzīvokli vidēji kaut kādā 800 eiro vērtībā, tas ir 800 eiro mēnesī, mums jāsamaksā īre. Tad ir komunālajie maksājumi, kas ir, es rēķinu aptuveni 300 eiro, jo tur noteikti ir jābūt visam jau iekļautam internetam, televīzijai. Tā, ka cilvēks atbrauc un viņam viss ir, ja viņam mājas ir bijis Netflix un viņš šeit atbrauc, viņam nav, tas būs akalās, ka nav ritīgi. Tāpēc tas iekļauj jau daudzas lietas reāli. Tās būs 2 istabas, daļai mēbelēts. Kopā ir plānots iztērēt kaut kādu 4 līdz 5 tūkstoši. Mēs rēķinamies tā kā uz tiem 500 tūkstošiem. Par nakti ir paredzēts iekasēt 300 eiro. Noslodze ir paredzēta vidēji 45% mēnesī. Tas nozīmē, ka 13-14 naktis mēnesī viņš būs aizņemts. Plus vēl visi šie izdevumi, kas ir klīnings, kaut kādi palagi un viss tāds ties, kas ir mazgāšanas. Tad kopā skaitļos skatoties, tas būs ieņēmumi mēnesī būs 4200, kas ir paredzēts. Izdevumi tie būs nedaudz virs 2000, atrēķinām nodokļus un remonta fonda un vēl pārstrādes cīkums. Paredzēts, ka ir realitātei
ik mēnesi viņš saņems sev uz rokas 1000. Skatīsimies, pie tāda salikuma 6 mēnešu laikā ieguldītais būs atpelnīts, un tālāk jau viņš reāli viņu tikai pelnīs. Protams, šī situācijā ir nedaudz grūtāk ar to, kad mums ir jāsarunā ar šo te dzīvokļu īpašnieku, ka viņš piekrīt, ka šis te dzīvoklis tiek pārveidots par Airbnb. Tas nozīmē, ka būs jāmaina atslēga uz digitālo atslēgu. Tas ir varbūt nedaudz dārgāks pasākums, bet tas visu šo te menedžēšanu tā teikt atvieglo. Jo tagad ir tik digitāls laikmets, kad to visu var izdarīt ļoti attālināt un bez kaut kādām cilvēku iesaistēm. Man ir uzreiz ko piedāvāt centrā. Ir dzīvoklis, es saprotu, ja? Varētu man atpildīt. Nē, es tikko pārslēdzu savu īres līgumu un man parādīja dzīvokli, teica, ja ir kāds, ko ieteikt, tad lai es iesaku. Redz, tā kā tad vienkārši atsūtīsim. Jā, pēc tam sazinamies. Jā, pēc tam sazinamies. Vienīgais, kas mums ir diezgan svarīgi, lai ir netālu, kur vieta mašīna, kur nolikt. Tas mums ir tāds svarīgs jautājums. Plēšu baronu krustojums te ir ļoti sarežģīti, bet, bet jāpaskatās. Tur ir tieši precīzi maksas stāvvieta ir vai stūra, precīzi. Tad jau tur ir tāda lieta. Tā kā skatīsimies, noteikti pastīšos, bet es to noteikti arī atspoguļošu sociālos tīklos, kā tas viss notiksies. Būs interesanti. Vismaz uz doto brīdi es esmu ļoti, kā teikt, saviņot par šo pasākumu. Redzēs, kā tas dabā būs, jo, kā es smējos, ir Edgaram Aivaram tā TikTok māja, kur viņš būvē noteikti tādā periodā, viņam jāpabeidz tā māja, un tad tur arī ir tās situācijas interesantas, un tas normāli, tas pie lietas pieturās. Tā, pastīšos, kas tie ir par komentāriem vēl. Kāpēc nevar noslodzt līdz 100%, bet cena, piemēram, 200 eiro mēnesī? 100% noslodz mums nebūs. Tas ir jebkurā gadījumā. Varbūt 100% noslodzi ir tādās vietās kā Airbnb, kuriem ir skats uz Eifeļtorni. Bet Rīgā 100% noteikti nav. Un reizēm ir tā, ka labāk ir uzlikt dārgāku cenu, un tev ir mazāk šis te administratīvais sloks, sūtīt šo te apkopēju un visu pārējo, bet tu nopelni tikpat. Jo, ja tev ir biežāk jāsūta apkopēji, tev ir lielāk izdevumi, tā tu aizsūti retāku reizi apkopēju, jo ir mazāk noslodzi, un arī nolietojums ir mazāks. Līdz ar to tu esi vairāk ieguvējis. Tā, palielinātos izmaksas, jā, tieši tā. Tur ir tāda lieta, ka vienu dienu izīrē, 2 dienas neviens neīrē. Šim variantam tas noteikti tā arī būs. Viņš būs ļoti specifisks. Viņam būs, tā teikt, kā mēs smējamies, savu ogu. Un varbūt arī kāds paņems uz 2 diennaktīm, bet pārsvarā, es domāju, tā auditorija būs tikai 1 diennakti. Veido crowdfunding uzņēmumu, kas veido pasīvos ienākumus visiem dalībniekiem un pēc nekustamos īpašumus. Ar crowdfunding vispār ļoti, manuprāt, Lauris var padalīties vairāk par to tēmu, bet tur ir ļoti specifiski noteikumi. Tur ir, tad pa pusē tā, teiksim, tā kā izveidot nelielu banku, jo tur ir savam drošības depozītam ir jābūt un ir savas certifikācijas un vispārējais. Tāpēc īsti nav tā interese. Tu esi īsta gangsteri? Protams, esmu īsta gangsteri. Tā. Ja tas būtu lētākais tirgu, tad kāpēc ne? Protams, tā, kas mums te vēl ir? Ok. Tā, laikam tā, viss, te vairāk nav jautājumu. Un ja te mums arī nav, tad mēs varam doties pie nākamā punkta. Nākamais punkts mums ir īpašumu iegāde daļās. Šis ir pirmais no punktiem, kur parādās īpašuma tiesības kā pircējiem. Ļoti daudz ir domā, ka nopirkt dzīvokli, tur vajag par tos 10 000 vai 15 un 20.
Jā, viņi ir vajadzīgi, teiksim, skatoties Rīgā. Nu, ir, kur var nopirkt dzīvoklis par 7,000, protams, dramatiskā stāvoklī vispārējais, bet jārēķinās, ka nopirkt par 7 un vēl 10 ir jāieliek. Un līdz ar to tā summa ir diezgan liela, un tādēļ arī es esmu apzinājis cilvēkus, un interesi ir. Ir tāds variants, teiksim, piemēram, mums ir 3,000 eiro budžets, bet tā kā bailes ir pirkt Igaunijā, vēl kaut ko gribās šeit uz vietas, bet negribās laukos, vai vēl kaut kādi citu šie te argumenti ir, un tad ir tas variants, kad ir iespējams iegādāties daļu no īpašuma. Piemēram, ir dzīvoklis, kurš iegāda plus remonts un, tā, teiksim, sagatavošana visa izmaksā kopā 15,000. Tādi dzīvokļi ir, es uzreiz varu pateikt, bet viņi tiek ļoti ātri izpirkti. Teiksim tā, ja cilvēks ir nolēmis kaut ko tādu darīt, tad es ieteiktu skatīties sludinājumus 2 reizes dienā, no rīta un vakarā, jo viņi parādās un burtiski nākamās dienas, vēlākais aiznākamā dienā viņi jau ir pārdoti. Ir ļoti daudz faktoru, ko, protams, ir jāskatās. Es nevisai mīlu koka mājas. Teiksim, Rīgā tās mājas, kas ir koki, tur jau ir problēmas ar tehniskajām lietām. Noteikti nevajag baidīties no tām mājām, kurās ir toalete uz 2 dzīvokļiem viena, jo mana pieredze rāda, ka tas ātri tiek likvidēts. Jo arī izīrēt viņu ir ļoti grūti, un visi iedzīvotāji tomēr ir ļoti ieinteresēti. Šīs te labierīcības un visu dušu, sanitāro mezglu pārnest telpā, nevis koridorī, kur ir uz 2 dzīvokļiem viens, un līdz ar to tas viss ļoti raiti notiek. Protams, ir kaut kādas nelielas papildus izmaksas, bet līdz ar to arī tā dzīvokļa cena ir tāda, kāda viņi ir. Un tas nozīmē, ka ja dzīvoklis maksā 15,000, tas ir iegāda plus visa šī te izremontēšana, tad mēs sanākam kopā atkarībā kāds budžets, 2 cilvēki, 3 cilvēki vai 4 cilvēki. Mēs visi sanākam kopā, katrs mēs pasakam, man ir tāds cipars, tev ir tāds, tev ir tāds, un mēs pērkam šo īpašumu daļās. Protams, kāds var teikt, bet būs grūti, tur var būt kaut kādi sarežģījumi kaut kādās momentos. Pirmais, ko es varu pateikt, šajos gadījumos es noteikti iesaku to darīt, tā teiksim, caur mani, bet nevis caur mani, kad tiek laista nauda, bet caur mani tajā ziņā, kad es jums piemeklēju šo te dzīvokli, mēs vienojamies, jūs visi savstarpēji vienojaties, to fiksējam uz papīra, es šo te dzīvokli sagatavoju, tas ir viss remonts, labiekārtošana un pēc tam izīrēšana, jo kādēļ to nedarīt pašiem? Tādēļ, ka uzreiz sākas strīdi savā starpā. Bet tur tā Dace, viņa uzlika tik draņķīgu krāsu, un dēļ tā neviens neizīrē, vai tas tur kavēja kaut kādu maksājumu vai vēl kaut kas, viss sākas šitā rīvēšanās, un līdz ar to tā ir milzīga problēma uzreiz. Tāpēc es iesaku izvēlēties kaut kādu vidutāju, kurš uzņemās šo te visu. Varbūt kaut kādā formātā ir arī autori, kā ir tāda, nevis autoritātes, bet autoritīvā režīma šis te cilvēks, jo, teiksim, arī dzīvokļi, kuriem es veidoju īres dzīvokļus, es nedodu daudz variācijas izvēlēties, klausies, vai šitādu krāsiņu liksim, vai šādu krāsiņu, tūlīt Lauri, vai vēl kaut kādu krāsiņu, es pasaku, kur ir, mēs taisam vai šādi. Un visi vienojas, jo 2 varianti, un visi vienojas par vienu no. Un viss, un tur nav, un ja būs kāds vainīgais, būšu vainīgais, nevis kāds cits, nevis tas otrs vai trešais. Un līdz ar to tas arī samazina šos te momentus, kur strīdi rodās. Jā, Lauri. Jā, viens ir tas, ko tu minēji, ka ir šī te, varbūt pat ne autoritīvā persona, bet persona, kas ir in charge, kas ir atbildīga, bet otrs arī risinājums var būt tāds, ka ir
lēmumu pieņēmēja grupa un ir B kategorijas akcionāri, respektīvi viņi iegulda naudu, bet viņi tālāk nekādus lēmumus nepieņem un kaut kādas šīs te krāsas vai ko tu pieminēji. Ja? Respektīvi cilvēki jau startā var ienākt ar naudu, bet viņi vienojas, ka viņi ir tikai investori ar naudu, bet viņi tālāk menedžmentā operatīvajā darbībā nepiedalās. Tā B kategorijas akcionāri vai investori saucam, kā gribam. Jā, tieši tā. Nu, pārstrā es cenšos pie tā, kad nu, savā ziņā to toņu nosaku es tomēr. Mēs esam vienojušies par budžetu, mēs esam tā kā pērk. Cilvēks zina, uz kādām izmaksām viņš iet, uz kādu aptuveno ieņēmumu viņš iet, bet tās aizkulises kādu galdu izvēlēties, un to nosaku es. Un līdz ar to neveidojas tie strīds starp kopīpašniekiem. Un, protams, ir kaut kāds tas mīnusiņš, tas, ka ja kāds vēlēsies pārdot, kādam tas būs pluss. Teiksim, ir 3 kopīpašnieki, viens vēlās pārdot, protams, tiem 2 ir pirmpirkuma tiesības. Viņi var atpirkt kaut kādu daļu. Viņi var arī negaidīt, ka tā persona sagribēs. Viņš var piedāvāt. Man ir nauda, es aizietu pie Sašas un saku, klausies, vai es tev tūlītās samaksāšu tur tādu summu, tu man pārraksti savu daļu. Un tādā veidā, pēc būtības ar laiku, tad, kad parādās kaut kāda nauda, tu jau vari to 2., 3., 4. daļu no šī īpašuma atpirkt, un tas īpašums pārnāk pilnībā tavā īpašumā. Vienīgais mīnus, protams, šeit nestrādā hipotekārie kredīti. Šo īpašumu nevar ieķīlāt, kamēr viņš pieder vairākiem. Tas varbūt ir mīnus tajā visā, bet pārējais es saskatu, ja ir mazs budžets un gribās kaut ko sākt un kaut ko darīt, tas ir viens no tādiem labākajiem variantiem, ko varētu realizēt. Tā kā, ja ir interesi, pēc pasākuma jums visiem e-pastā atnāks aptaujas anketa. Ja nu jūs nevarat atrast, ierakstiet Google galvenā gangstera, jums noteikti izliks. Jo citreiz ir, kad paskasti ir pilnāk vai vēl kaut kas tur sanācis, tad viņš pazūd tā vēstuli kaut kur. Un līdz ar to, tā kā, ja nevar atrast, rakstīt jums noteikti būs. Un tur būs atvērtās jautājums, kur jūs varat droši atbildēt un ierakstīt, ja jums tāda interese. Bet laika gaitā es noteikti ar jums arī individuāli sazināšos. Tā, kas mums te ir par jautājumiem. Kā ar mājas īri un pārdotot 4 dzīvokļos? Protams, to visu var darīt. Jautājums ir tikai, vai fiziski viņa būs ērti pieejama. Dalot 4 dzīvokļos, reizēm ir tā, ka tas dalījums ir tik neloģisks, ka drīzāk viņi nevar vienkārši sadalīt. Bet, ja to ir iespējams izdarīt, to mierīgi var darīt. Tās lietas var apiet, ja dalībnieks pievieno īpašumam zemesgrāmatā, ka līdzīpašnieki daļas. Ja? Labi ideja ir padot. Es pat neesmu vēl pirkusi tā daļās, bet viss tas ir realizējums. Vai banka atļauj izīrēt? Cik saprotu, ja nepasaka, viņi baigi nedusmojās, bet tā labāk to darīt. Pirmkārt, tos īpašumus, ko pērk daļās īpaši ar bankām, nekad nesarunās. Tas ir keša darījums, tā teikt, naudiņa, kas ir zeķē vai kontā vai vēl kaut kur. Tur jau bankai īsti vairs nav darīšana. Bet, ja pērk pilnu īpašumu, var izīrēt, to var izdarīt, bet, ja nedod Dievs, tur gadās kaut kāda, teiksim, uguns nelaime, un pēc tam iet pie apdrošinātājiem, tas būs pirmais jautājums, kas tur dzīvoja, un ja tur dzīvoja īrnieks, viņi skatīsies, vai līgums bija saskaņots, vai nebija saskaņots, un neko neizmaksā. Tā kā tur ir pāris tādi faktori, ko vajadzētu ņemt vērā. Un tālūk, tā kā tas ir par tām daļām. Ja ir vēl kaut kādi jautājumi, tad droši sakiet. Daļās var pirkt visu ko. Dzīvokļus, mājas un vispārējo, zemes. Nesen bija Rīgā, es neesmu teikt skatīsies, vai tas ir pazudis vai ne, netālu no Ozols, Saļukai, pie Dienvidpils, tas sanāk, ja? Tirgoja koka māja. Tā māja man nevisai uzrunāja, bet tur bija milzīgs bonus, tur bija ļoti liela zeme klāta, uz kuras vienā daļā atradās garāžas,
kas arī ir bonus, jo viņas nes katru gadu šo te īres maksu par izmantoto platību. Tas arī ir lietas, kas ir jāapskatās. Nākotnē es to koku māju, viņa būtu vai nu būtiski remonti jāveic un tā tālāk, bet manā skatījumā izdevīgāk bija viņu, tā teikt, nodzīvot līdz pēdējiem un viņu likvidēt un tajā vietā ievietot stāvvietu. Jo stāvvietas ir ļoti, ļoti izdevīgas, ir īpaši tādās vietās, jo tur blakus ir daudz dzīvokļu mājas, tur īsti nav kur novietot, un tas būtu daudz izdevīgāk. Tā doma, tā, ka es skatījos, viņi nemaksāja dārgi, viņi bija kaut kādi 15,000, ja nemaldos, viss tas zemes gabals par to ēku. To varēja pa daļām pirkt, teiksim, tā sanāk vairāk kopā. Mēs nopērkam, bet mēs vairāk spiežam un realizējam uz to, ka tur ir šis te maksas stāvvieta, nevis uz to dzīvojamā māju, kur bija diezgan tuvu tādam graustu stāvoklim. Jā, viņi tur dzīvoja, tur viss notikās, bet es domāju, ka viņai tur nav ilgs mūžs paredzēts. Un tā, tāpēc tie varianti ir ļoti, ļoti dažādi. Vispār ir paredzēts nākotnē izveidot arī tādu čatu. Es vēl cīnos ar WhatsApp, tā teikt, jo man viņš ir jāsavieno ar sistēmu un Facebooks man īsti neļauj, bet nākotnē būs čats, kurā es likšu šādus te īpašumu piedāvājumus, tā varētu teikt, kurus ir iespējams nopirkt vai pašiem, vai no daļās. Un, jo teiksim godīgi tā, tie, kas ar to nenodarbojās, ir ļoti grūti saprast, kādai cenai vidē ir jābūt, kas skaitās laba cena, kas skaitās nevisai, kam ir potenciāls un kam nav. Ir, kas ar to nodarbojās un viņi uzreiz pastāst katastrā, pastāst zemes grāmatā, pastāst vēl kādas detaļu plānojums vispār, un tur ir skaidrs, ko tu vari izdarīt un kādas perspektīva. Bet, ja ir parasti, teiksim tā, ikdienas pircējs, kurš redz tikai skatās vizuāli uz to īpašumu, tad ir savādāk. Un tādēļ arī rodās tas moments, kad cilvēki neredz, ka ir kaut kāda iespēja, bet, teiksim tā, es saskatu kaut kādos objektos iespēju un vienkārši es šos te objektus ievietošu šī te čatā un būs iespējams viņus realizēt. Un tā. Tā, ja pērk daļās un īrnieks kādā brīdī nemaksā īri un komunālos, kā vienojas, kā tiek samaksāt komunālo maksājumu parāds. Tāpat apdrošināšanas izdevumi. Par to iepriekš tiek atrunāts, tādēļ saku, pie pirkšanas viss šis te tiek atrunāts un tā teikt uzlikts uz papīra. Un, loģiski tas būtu tā, dala visu šo te proporcionāli ieguldītajai daļai. Ja kāds nopērk pusi no īpašuma, tas nozīmē, ka kaut kāda izdevuma daļa viņš arī sēdz pusi, un no ieņēmumiem viņš saņem arī pusi. Tā tas parasti tiek darīts. Var jau arī Telegram grupu veidot. Jā, var arī Telegram grupu, bet tur vēl ir tehniskā nianse ir to, kad ir Telegram grupa un ir Telegram kanāls. Un mēs vēl te spriežam par to, kas būtu tāds ar lielāku perspektīvu un tālāk ejoši. Tā, šeit man ir jautājums, kāds jums no tā visa labums? Viens labums viennozīmīgi ir pakalpojuma maksa par to, ko cilvēks samaksā, teiksim, ja tiek paņem šis te pilnās paketes, full package pakalpojums. Tā ir iepriekš vienota summa par to, ka es realizēju šo te projektu. Mēs, teiksim, vienojamies visi. Lūk, ir objekts, es organizēju šo te remontdarbus, es organizēju labiekārtošanu un arī izīrēšanu, un tas izmaksā tādu summu. Un viss un tālāk, tad jau tur var runāt, ja gribās, lai es arī turpinu viņu uzraudzīt, tā teikt, visas īrnieku mājas un vispārējo, tad tas ir atsevišķs samaksas, bet tas varētu būt arī procents no ieņēmumiem. Tā, kas man te vēl ir? Manu komentāru izlasiet.
Varbūt var vēlreiz ierakstīt, jo es vairs nezinu, kur viņš palika. Tā, un tas ir par daļām. Un tad ir tāda beidzamā sadaļa. Varbūt tas, ko visi tik ļoti skatījās un brīnījās, kur ir šie īpašumi par 500 eiro. Tie ir īpašumi ārvalstīs. Dotā gadījumā tie ir Igaunijā, par ko bija runa. Tā ir vēl viens jautājums. Ja nav vienošanās ar kopīpašniekiem un viņi nedzīvo īpašumā, vai var pieprasīt mājas uzturēšanas maksu un komunālos no līdzīpašniekiem? Kā vienošanās ar kopīpašniekiem? Jā, var. Noteikti var. Jā, Oskar var, bet to vajadzētu izrunāt nedaudz atsevišķi. Varbūt tad uzraksti man vai no e-pastā vai kā. Tur ir pāris nianses tajā visā. Vai jums jau ir sadarbība ar kādu klīniku servisu vai var piedāvāt savu? Latvijā man nav. Latvijā man pagaidām nav, bet man viņu noteikti vajadzēs. Tā kā arī to var uzrakstīt un lai man paliek kontaktos. Tā, vai jums ir kāda līguma parauga apakšīrei? Izīriet sliktu dzīvokli, pieremontēt, izīriet tālāk. Jā, ir pieejami. Tagad arī tiek advokāts gatavo arī to līgumu, kur ir par Airbnb tādu konkrētu izveidu. Jo tur ir pāris nianses, kas ir vēl jāatrunā. Labvakar, man ir 500 eiro, es rīt varu nopirkt potenciālu dzīvokli Igaunijā. Rīt noteikti nesanāks, jo tur ir izsoli, un tās notiek noteiktās dienās, bet sākuma cena ir. Tu ir uzmetīšu aci. Kas mums ir? Lētākā cena ir pa 500, ir pa 1000. Pateikšu, kas ir uz doto brīdi var nopirkt lētāko dzīvokli 300 eiro. Tas gan nav pilsētā, tas ir pagastā. Bet pilsētā ir sākot no 500, 700, 800, 1000 un uz augšu. Jā, bet ir arī tādi dzīvokļi. Tā kā ir dažādas šīs te opcijas. Nu jā, tad mēs sākam ar šo te lētiem dzīvokļiem, ko var nopirkt Igaunijā. Kā jau sākumā teicu, bija šī te sadaļa, kur mēs meklējām kaut kādas opcijas, kur mēs varam lētāk, bet ar saprātīgu apmaksāšanās periodu nopirkt dzīvokli un nonācām līdz Igaunijai. Ļoti daudz komentāros es dzirdu jautājumu, kādēļ paši Igauni nepērk. Tāda tīri no Igauņiem atbildes neesmu saņēmis tādu konkrētu, bet mans tas novērojums ir tāds, ka, teiksim, ja mēs nopērkam dzīvokli, kas ir bez remonta, pa 500, pa 1000, mēs viņu izremontējam un pēc kaut kāda laika pārdodam, viņu šos dzīvokļus 90% nopērk firmas, kas izīrē viņus tālāk. Mans tas skaidrums ir tas, ka viņi vienkārši negrib krāmēties ar visiem tiem remontiem. Tas, protams, paņem kaut kādu šo te laiku un nervus. Viņi ir lēni un slinki. Es nezinu, vai slinki, bet lēni viņi ir. Tam es varu piekrist. Tur viss notiek tādā palielinātā, bet ļoti pozitīvs var tikai teikt, jo palielināts ir palielināts, bet reizēm tie lēmumi ļoti pārdomāti un ja viņi ir kļūdījušies, viņi atzīst un viņi maina to kārtību. Tas man ļoti patīk. Ir vairāk momenti. Tā viena lieta, ko mums arī tagad uz doto brīdi taisās ieviest valdība, kas ir ļoti aplama, kad dzīvoklis pārdos ar parādiem. Igauņi šim te ir izgājuši cauri, viņi kādreiz tirgoja, un viņi nonāca pie secinājuma, ka arī pa 1 eiro nepirka tos dzīvokļus. Un sanāca tā, ka es iestartēju tajā brīdī, tikko viņi bija atcēluši to likumu. Jo viņi saprata, ka šos parādu, nepērk dzīvokli ar parādu, kuram ir 7000 vai 2000, un tad dzīvoklis netirgojās, un līdz ar to arī ir grūtāk vēl joprojām, krājās nākamais parāds, un tā situācija neatrisinās. Bet tā problēma rodas tajā, kad kas rada to problēmu? Paši apsaimniekotāji. Jo, ja ir
atstrādāta sistēma, kad dzīvoklis nedrīkst uzkrāt vairāk kā 350 eiro komunālos vai 3 vidējo komunālo rēķinu summu, un tiklīdz viņš ir sasniedzis, viņš tiek iesniegts uzreiz tiesā. Tādi parādi, kā Rīgas siltums un kas tur vēl tur dēvē, sauc, kad ir 7000 parāds vienam dzīvoklim. Tā ir reāli pārvaldnieka neizdarība, un pēc būtības viņi būtu jāsauc pie atbildības. Bet šī gadījumā, nezinu, vai tas ir lobijs vai kaut kas cits, mums saka latvieši izdomāja, ka kaut ko tādu mēs te varam izdomāt pārdot ar parādiem. Bet tas laika jautājums. Tiks izkropļots tirgus un pēc kaut kāda, ne pārāk ātra laika, ņemot vērā mums to visu to birokrātiju, mēs atgriezīsimies atpakaļ pie šīs kārtības, kā ir līdz šim. Tāpēc tā ir tāda neliela atkāpe, tā teikt, no tā. Un, jā, tā kā par tiem dzīvokļiem ir tā. Realitātē var izstāstīt. Lētākais man dzīvoklis ir bijis 2 istabu dzīvoklis bez remonta par 250 eiro. Viņi nekad nav, tā teikt, 90% dzīvokļi ir bez remontiem, bet es pērku tikai pilsētās, es nepērku laukos un tā tālāk, jo man ir svarīgi, lai šī pilsēta ir apdzīvota, lai tur ir skolēni, lai tur ir bērndārs un lai tiešām tur ir darbs. Jo mans novērojums dzīvē, ja ir darbs, ir arī iedzīvotāji. Nav darba, tā vieta izmirst. Un, teiksim, es paskatos, vai ir darbs, vai ir šie bērndārzi, skolas, ja ir vēl pie tam nesen uzcelts, tas ir ļoti labs rādītājs. Jo neviens necels jaunu bērndārzu un jaunu skolu tajā vietā, kur viņi neredz, ka noteiktā laika posmā parādīsies vēl bērni, kuriem vajadzēs to skolu. Lūk, viņi šo te kārtību ir ļoti pielāgojuši mums latviešiem, vispār Eiropas Savienībai. Tur var startēt jebkurš ar Eiropas Savienības karti, ar ID karti, tā teikt. Un tā izsole notiek visi elektroniski. Uzreiz teikšu, ka visi īpašumi tiek pirkti kaķis maisā. Reti, kuram vispār ir iespējams redzēt iekšpusi. Tāpēc ir jārēķinās ar to, ka viņi vienmēr ir remontējumā stāvoklī. Tā teiksim, remonts 80. ir bijis. Vai arī kopš uzcelšanas. Reti, kad vispār ir kaut kāds. Bet man bija trāpījies 3 istabu dzīvoklis, ko es nopirku par 2500. Iekšā mēs netikām pirms tam, bet pēc logiem jau aptuveni var pateikt, vai tur kaut kas normāls ir dzīvojis vai nav. Un mēs trāpījām, tiešām remonts bija veikts, un tur bija burtiski vienā istabā bija lamināts jānomaina, mēs tā teiksim, smukumam mums nepatīk tās tāpēc, mēs pārlīmējām tāpēc, un mēs viņu palaidām zīri, man viņš apmaksājās 3,5 gadu laikā. Tā kā ir arī tādi varianti, bet vidēji pārsvarā tie ir apmaksāšanās periods, tie ir kaut kādi, 6 gadi. Es, teiksim, tad, kad es palīdzu cilvēkiem piemeklēt šo īpašumu, izvēlēties un visu realizēt, mēs meklējam tādu īpašumu, kas atmaksājās maksimums 7 gados. Tas ir maksimums tādēļ, ka, ja tas periods ir garāks, tas nozīmē, ka mēs knapi atgūsim savu ieguldīto un pēc gadiem kaut kādiem, tur 10, 15 mums ir jāveic atkal nākamais kosmētiskais remonts un pēc būtības tu neko nebūs nopelnījis. Tu būsi atpelnījis savu veco un varbūt mazliet tāpēc tas posms, uz kuru es koncentrējos, tie ir 5, 6, maksimums 7 gadi. Tas maksimums ir, protams, jo labāks objekts un lielāks un kaut kāda lielāka ienesība, vai arī tā tālākā vērtība viņam būs. Tad ir tas, ka es pieļauju kaut kādu 7. Ir man viens objekts, kuram ir paredzēti 9 gadi. Pēc būtības ir tā. Mums bija sanācis, ka mēs sapirkām visus šos īpašumus un domāju, kaut kas jāsāk tālāk darīt un sākām meklēt. Un izsolējamies, bet tas ir Latvijā, mēs atradām vienu lielu māju, nepilni 900 kvadrātmetri. Un
dulli vai ne, bet mēs viņu paņēmām. Un mēs viņu veidojam par tādu mazģimeņu dzīvokļu, ja viesnīcas tipa ēku. Vienīgais mīnus, kas bija man saistībā ar šie te Igaunijas dzīvokļiem, viņi visi bija pirkt uz privātpersonu, uz mani, un līdz ar to es gribēju piesaistīt finanses šim te lielajam objektam, bet problēma sākās iekš tā, kad Latvijas bankas neņēma ķīlā šos Igaunijas dzīvokļus, un Igaunija tomēr neuzskatīja, ka īres maksa ir kā alga, viņiem tomēr ir vajadzīga alga Igaunijā, par kuru, tā kā, nevis īres maksa, to viņi neuzskata par algu. Viņi vēlējās redzēt algu, un tā kā man viņa kā alga neparādās, viņa parādās kā vienkārši ienākumi. Viņi nebija gatavi man dot kredītu. Nestoties to, ka es biju gatava ieķīlāt šos te īpašumus. Un šī gada laikā es pārdevusi, lai realizētu šo te Latvijas īpašumu. Tā kā it kā liekas diezgan smieklīgi nopirkt īpašumu par 500, par 250 eiro Igaunijā, un ko es tagad, tas nebūtu stilīgi, kā man bija tikko kaut kāds komentārs, tas ir sekli, kā teica, bet tas ir solis, mazs solis, kurš kaut kādā laika posmā noteikti pārdevs par ļoti labu atspērienu punktu. Kaut kam lielākam un kaut kam tālākam. Protams, es viņu negribēju pārdot, es gribēju ieķīlāt, bet tā situācija bija tā bija man lielākā kļūda, ko es izdarīju. Otrais tādu nepieļaut. Un darīt nedaudz savādāk. Bet to mēs iemācāmies no prakses, tāpēc arī tie cilvēki, kas man raksta un saka, ka es gribu pirkt un es gribu audzēt to portfeli, es uzreiz saku, ka ir jātaisa vai SIA. Tas varbūt arī Igaunijā reģistrēts, arī pie tā es varu palīdzēt. Ir jāveido tur, ir jāliek uzreiz uz firmu šie īpašumi, lai firmai rādās naudas plūsma, un tad jau ir iespējams šos īpašumus ieķīlāt un ar to operēt, ar to naudu iegūto pirkt kaut ko vēl tādā veidā. Protams, ir jāņem vērā visādi riski. Tā jautājumi. Bet parādi, ja ir uz īpašnieku nevis, tad kurš nopērk? Ja ir, teiksim, elektrība ir uz īpašnieku, tad jā, tad viņi nepāries nākamajam īpašniekam, bet, ja, teiksim, kā komunālais ūdens siltums, tad viņi Latvija ir paredzējusi, ka viņi pāries uz jauno īpašnieku. Tā arī Latvijas izcēlēs no iekšpuses nav redzams. Jā, pārsvarā nav. Jā, ir ņem vērā, kā papildus nevis galvenos ienākums. Protams, viņi sākumā ir papildus ienākumu, un pēc tam jau viņi ir kā galvenie ienākumi. Tā kā manā gadījumā tie bija. Sākumā viņi bija tikai papildus tādi, un tad, kad tu saproti, ka viss strādā, un tu saproti, kā tas viss strādā, tad jau tas viss pāriet jau tādā kā galvenos ienākumus, ir pavisam cita dzīve, tā teikt, cita dzīves kvalitāte. Interesanti klausīties, paldies. Labs laivs, paldies jums. Man ir jābūt reģistrētam Igaunijā, lai nopirkt kādu īpašumu. Nē, nav nepieciešams. Var būt reģistrēts šeit pat. Nav jābūt ne Igaunijas e-rezidentam, ne rezidentam, nekas tam līdzīgs nav vajadzīgs. Protams, ja ir plānā nākotnē pirkt vairākus īpašumus, tad es laika gaitā ieteiktu nokārtot kaut vai e-rezidentu karti. Tas dod daudz priekšrocības, ka var kaut kādas atskaites vai kaut ko tam līdzīgi nodot attālinātā veidā, vai, teiksim, arī es pārdevu dzīvokli, man nebija jābrauc uz Igauniju. Es pieslēdzos notārs, un visu mēs izdarījām attālināt, līdz ar to nav nekādas papildus izmaksas. Tā, apojam, paldies jums. Jārēķinās, ka bankām vajag 2 gadu pārskats, lai izskatītu SIA kreditēšanu. Jā, tāpēc es saku, labāk ir uzreiz pilnīgi startā likt visu šo te īpašumus uz SIA, ar to domu, ja tiešām ir tā doma audzēt to portfeli, tad noteikti vajag. Dzīvokļi bez īpašniekiem, īrniekiem, domāju, lai nav jākaro ar atbrīvošanu. Ir gan. Igauņi tajā ziņā ir ļoti zolīdi, es varētu teikt.
Man neviena reize nav bijis jākaro, ne ar vienu, ne savos dzīvokļos, ne kaut kur citos piesaistītajos, kurus es pakalpojumu sniegus. Ir bijis, kur nākamā dienā zvanu un saka, iedodiet man nedēļu, un es izvākšos. Pilnīgi tā, cilvēkam liekas, ka šodien bija nosolīts, un rītā man jau jābūt ir ārā ar tiem čemodāniem, viņi satraucās. Vienā dzīvoklī mums bija tā, ka mūsu kontaktu neizgāja, bet tā kā es braucu uz to galu, mēs piebraucām, pieklovējām, izrunājām 2 mēnešu laiku, iedavām, jo tur bija ģimene ar bērniem, bet tur bija sistemātiski parādi pilnīgi visās vietās, jo pēc tam man ilgi nāca vēl paziņojumu uz to adresi no dažādām kredīti iestādēm, vēl visādiem brīnumiem. Tā kā tas nav, es neesmu dzirdējis tādus gadījumus, tā kā mums Latvijā, ka tur 2 gadi vai 3 gadi vēl ir jākaro, lai dabūtu šos cilvēkus ārā. Tā, kāpēc izvēlējāties Igaunijas tirgu? Es izvēlējos tādēļ, ka tas bija izdevīgāk, un Lietuvu es neņēmu, jo līdzšinējā pieredze man ir tā, ka lietuvieši ļoti cenšas citus apčakarēt. Es ļoti atvainojos, bet tā vismaz man dzīvē ir trāpījies. Vai ir iespējams izēja tikai adresi, lai Igaunijas dzīvoklī visi var reģistrēt? Jā. Ja ir nepieciešama adresi vai nu deklarēšanās, vai nu SIA reģistrācija, tad noteikti var rakstīt, man tas ir iespējams. Ir cilvēki, kas arī man ir zvanījuši, viņiem jau ir Igaunijā uzņēmums, un viņi saprot, ka priekš bankas konta atvēršanas Igaunijā ir vajadzīga deklarēta adrese. Un viņi sapratuši, ka viņi labāk nopirks vienu dzīvokli, paši reģistrēs sevi, uzņēmumu, un kā bonus, tā teikt, viņi vēl izīrēs. Viņi iekonomēs kaut kādu naudu, teiksim, neīrēt no manis vai no kāda cita šo te adresi, jo viņi līdz šim bija īrējuši, nepateikšu, kurā pilsētā, bet bija īrējuši šo te adresi, kas ir, diezgan, teiksim tā, nav tas lētākais prieks, bet nav arī dārgākais, ja tiešām no tā ir kaut kāds labums. Un viņi bija izdomājuši, ka viņi pirks dzīvokli, un mēs esam tikuši tik tālu, ka mēs jau izvēlamies, kurā vietā. Es saprotu, viņi vairāk uz Tallinas pusi meklē. Cik cītīgi lietuviešu pērk īpašums Latvijas teritorijā, neskaitot Baltijas jūras piekrastu? Es teikšu, ka es neesmu īsti redzējis pārsvarā tikai Liepāju un visu to krastu pusi. Par Liepāju arī ir savs stāsts, tas bija tajā posmā, tad, kad es arī meklēju tos īpašumus. Katrā valstī ir savs vājais punkts, kur ir iespējams nopirkt lētāks dzīvoklis, un varu garantēt, viņi ar laiku paliks dārgāki. Arī tajā, tas bija kaut kāds 11. gads, 13. 14. Es skatījos Liepājas pusi, Liepājas metalurgs bija bankrotējis, un beidzās ar to, kad cilvēkiem atņēma dzīvokļus, tur arī nopirkt 2 dzīvokļi par 4,000, 5,000, 6, bet cilvēki neticēja tās vietas potenciāli, un viņi viņus nepirka. Un atnāca lietuvieši un izpirka, un tagad reāli, ka brauc uz jūru, tad mēs īrējam no lietuviešiem šos dzīvokļus. Tālāk tā. Kāda nodokļa jāmaksā pie pārdošanas? Tāpat kā Latvijā, vienīgi tas, ka Latvijā tagad būs 25% šis te kapitāla pieauguma nodoklis, Igaunijā viņš paliek joprojām 20%. Viņi nepalielina viņu. Cik jums ir kopumā dzīvokļi bez mājām? Tagad, nezinu, jāparēķina, jo ir mājā, kurā ir vairāk dzīvokļi. Vai būs ieraksts? Jā, būs ieraksts, bet, lai viņi dabūtu, ir jāreģistrējās mājaslapā galvenā gangstera. Kā var bez darba, tā, un naudas iegādāties īpašumu. Iegādāties, sarunāt kādu tanti, kas viņu pārdod jums par 1 eiro. Tomēr tas nebūtu tas ētiskākais. Tālāk. Tā, kas mums te vēl ir? Uz kādu e-pastu man rakstīt tev ziņu? Uz to pašu e-pastu, no kura atnāca paziņojums par Zoom. Tur var droši atbildēt. UK tirgus un izsals līdzīgi zināt, ka var tur viss strādā dzīvē pati UK. Ir tā, ka es esmu iesākusi ar UK studēt, bet līdz galam vēl neesmu novadusi, bet tuvākā gada laikā es noteikti to izdarīšu. Tā kā iesim uz to. Realizēsim arī tur. Uz SIA jau kapitāla pieaugums neattiecas. Lūk,
Tad pēc būtības ir tā, ka mēs nopērkam šo te dzīvokli pa 500 000 vai pusotru tūkstoti. Tālāk notiek šie te remontdarbi, tiek sagatavots dzīvoklis un viņš tiek izīrēts. Teiksim tā, šī pilnā paketē es piedāvāju visu šo te posmu līdz pat dzīvokļa izīriešanai. Tālāk pieslēdz māklers. Uzreiz teikšu, ka Igaunijā mākleru pakalpojumu nav jāmaksā, par to maksā īrnieks, un līdz ar to tas viss tā kā izpaliek. Tas, teiksim, mums nav jādod kaut kāda daļa no peļņas tādā veidā. Un viss šis te process, kā to realizēt, teiksim, remontiem vispārējo, to viss ir iespējams uzzināt, ja ir nopietni interesi par to, vai nu ir savu meistaru, vai paši to dara, vai ir tomēr gribās, lai kāds cits jūsu vietā izdarīt, jūs noteikti man rakstiet anketā, varēs norādīt, ka jums tas interesē, un es ar jums sazināšos, bet realitātē klienti pārsvarā izvēlās šo te pilno servis pakalpojumu, kur mēs kopā izvēlamies, klients izdara visu šo te izsoles soļus, jo es nevaru viņu vietā to darīt, tas ir aizliegts, un tālāk jau es organizēju visu būvmateriālu piegādes, visus darbus, dzīvoklis tiek sagatavots, mēs atdodam māklerim, pēc būtības cilvēks tikai apmaksā rēķinus par materiāliem, par darbu un vispārējo, un tālāk jau iekasē naudu, tā teikt. Bet ir kaut kāds pāris nianses, protams, izvēlētos šo te īpašums, bet to tad es izstāstu procesā. Ne procesā, bet pirms procesa, tā teiks, iepazīstinu ar to, kā tas viss notiek, kam pievērst uzmanību, un kurā vietā izvēlēties dzīvoklis, kur būs dārgāk, kur būs lētāk. Tas viss ir uzzināts, bet to tad mēs individuāli pārsvarā pārunājam ar cilvēkiem. Tā, kas man te vēl ir par jautājumiem? Ar kādu budžetu var sākt izsoli plus remonts? Lai var laist jau īrnieku. Pēc būtības viens starp dzīvoklis izsolē nopirkt un izīrēt, tā, ka dzīvoklim tiešām ir vajadzīgs fantastisks remonts, tā, kapitāls, tā teikt. Pietiks, ja to dara citi, ne pats, jārēķinās kopējo summu kaut kādi 10 000, tas jau būs ieskaitot arī mēbeles. Vai bieži sanāk atrast kādus vērtīgus priekšmets dzīvokļos. Es tos dzīvokļus nevācu ārā. Man ir tā, ka man ir izstrādāts, man ir atrasts cilvēki, kas man koordinē visus procesus, un man nav tur jābrauc un nav jākoordinē. Tāpēc to dara citi cilvēki. Pirmajos, ko mēs paši vācām, es netiešu, ka tur bija ļoti vērtīgas lietas. Bet interesanti. Protams, interesanti pastīties, kā citi dzīvojuši. Cik pakalpojums maksā. Pakalpojuma maksa ir atkarīga, protams, no tā, kurā vietā tas atrodas, vai tā ir Igaunija, vai tā ir Latvija, vai tiek veidots Airbnb, vai tas ir ilgtermiņa īres dzīvoklis, cik liels dzīvoklis. Tā kā, ja ir konkrēti interesi, tad mēs vienkārši sazinamies un visu šo te izrunājam. Šādu tipu dzīvokli arī var iegādāties nevis izīriešanai, bet priekš sevis, protams, var izvēlēties, bet ir jāsaprot ar to, kurā vietā gribas. Jo citi, vēlams ir zināt uzreiz, kur gribas dzīvot. Ja jūs šo stāstu jums nebūs konkurence, nebūs man konkurence, jo es šo posmu mums izgājis cauri, man ir palikuši vēl pāris dzīvokļi tur. Un man tā nostāja ir to, ka šie te, tā teikt, vietas ir jāveic diversifikācija. Ja līdz tam man bija visi īpašumi tikai Igaunijā, tad es sapratu, ka kad ir jādara savādāk, kad kaut kas ir tur, kaut kas ir šeit, kaut kas ir vēl kādā citā vietā, un līdz ar to es labprāt dalos ar informāciju. Protams, tas ir maksas pakalpojums, bet es labprāt palīdzu un realizēju to visu, lai arī citiem izdodās. Es varu izvākt. Protams, tā viss nav vienkārši. Tas viss nav vienkārši. Ja nav pieredze un ir bailes par kaut ko, tad varētu likties, ka nav vienkārši.
Ja man pašam ir meistaru brigādes, tad jau sanāk lētāk. Protams, pats arī var remontēt. Mēs pirmos dzīvokļus tā arī sākām, mēs paši remontējām, nevarējām atļauties, gulējām, teiksim tā, pa dienu nostrādājām, savācām mantas pa malām, izklājām matricīti, gulējām, no rīta sarulē un vēl tālāk. Tur visu, ko nevis flīzējām, bet tāpēc līmējām, lamināts klājām, vispārējām, tur pat tas vietas arī gulējām, tā kā tas viss ir iets cauri jau. Tālāk, un te man ir vēl tā, vai plānots arī uz Portugālu, Spāniju, sitās zemes arī. Spāniju uz doto brīdis pagaidām esmu atlikusi, jo tās cenas ir būtiski kāpušas saistībā ar politiskiem procesiem. Tas tā būtiski. Sadārdzinājus, ja nemaldos, reiz 3 ir pāris vietās, ir pat uzkāpuši Alicante un vispārējais, bet Portugāla man ir tāds neliels pašai sapnīts lejas daļā, pāro daļā. Tā kā, ja ir tiem, kam ir konkrēts vēlms un ir gatavs budžets, tad noteikti var rakstīt, izdomāsim, saplānosim, kā aizbraukt, ko skatīties un vispār, un to realizēsim. Tas, ka es tur neesmu darījusi, tas man pilnībā nebiedē. Es esmu pilnīgi atvērta visam, un uz doto brīdi mani plānā ir iestrādāts jau Itālijā, tā kā, ja kādam ir interesi par Itālijas Alpos īpašumu, tad jūs varat profilā atrast video par to. Tad ir Anglija. Igaunija pašlaik mums tā kā iet procesā, un finišs man ir Amerika paredzēta. Tā kā ir uz priekšu. Tā. Dažreiz izbrauc dzīvoklis par brīvu, esmu pa konteineru sūtījis jau ar savu naudu. Protams, bet es uzreiz varu teikt, Igauni ir ļoti, ļoti akurāti, un viņi ļoti skatās, kā tiek organizēta atkritumu savākšana, uz kurien tas tiek vests, kas to vedīs un vispārējais. Tā ir viņam tāda nianse. Viena no. Nu tālūk, tā kā, ja jums ir kaut kādi jautājumi saistībā ar šo vai vispār cita veida un citām stratēģijām un tā tālāk, noteikti rakstīt. Mēs tikam pietuvojušies, esam noslēgumā. Paldies par ļoti vērtīgo tiešsaistību. Lūdzu, man ļoti patīk. Man patīk dalīties ar stundām par šo tēmu runāt. Jā, man patīk. Tā kā skatieties savos ēpastos novērtējuma anketas, tur būs pāris jautājumi. Ja jūs vēlaties kaut ko vēl piebilst vai izteikt kaut kādu vēlmi, vēl kaut ko jūs noteikti tur droši varat rakstīt, un mēs sazināsimies pēc tam atsevišķi. Vai tu meklēsi jau kolēģis? Uz doto brīdi? Nē. Ja nu vienīgi Igaunijā vai kādu meistaru. Nu, meistari nekad nav pa daudz. Tā. Darbs ir jāapmaksā, bet materiāli par traku dārgi. Es teiktu, ka materiāls mēs Igaunijā vadam no Latvijas, jo tur ir dārgāk, tur ir jūtami dārgāk. Tā, Igaunija bieži sanāca. Kādreiz būs jāievāc vairāk info, ja? Ja gribās informāciju vairāk un kaut ko darboties, tad noteikti var dot ziņu man. Katrs meistars, kam uzticēties tikai reāli pārbaudot viņus, dodot iespēju un tikai tādā veidā. Meistars meklēju visu laiku pēc būtības, bet man ir savi, ar ko es strādāju, ko es esmu pārbaudījis, un ja rodās kaut kāds ceļā, ir kāds cilvēks, kas ir atvērts un var sarunāt, tad es viennozīmīgi esmu par. Man ir fantastisks sadarbības izveidojušās tādā veidā, ka cilvēks atbrauc ielikt durvis un realitātē ir pavisam neaprakstām fantastiska sadarbība ar daudz dažādām iespējām. Un tā, jums ir daudz meistaru vai viens dara visus meistaru darbus. Ne, man ir vairāk. Katrs dara savu darbu. Otrs telefons izlādējās. Nu, re. Tā kā tā. Paldies jums visiem, ka jūs te bijāt, ka jūs klausījāties. Ceru, ka jums patika. Bija noderīga informācija. Noteikti gaidīšu kaut kādas tēmas, idejas tēmām arī
arī turpmāk, jo no iepriekšējām šīm te anketām jau es arī biju pasmēlusies šādu tādu ideju. Tā kā es esmu ļoti, ļoti atvērta un labprāt vēl uzorganizētu ko līdzīgu šim. Tā kā, ja ir kādam ko teikt, tad droši. Tā, paldies, ļoti forši, liels paldies. Super. Paldies.